Labdien, cienījamie deputāti, skatītāji, klausītāji un nodaļu vadītāji. Ir bijusi nepieciešamība sasaukt Sauksmes domes ārkārtas sēdi par 3 jautājumiem, kas ir neatliekami līdz domes sēdē kārtējai. Tāpēc arī lūdzu visus sanākt kopā. Un domes sēde notiek attālināti, un dokumenti ir sagatavoti izskatīšanai dokumentu vadības sistēmā. Un kā pirmais jautājums ir noslēdzies konkurss par pašvaldības iestādes Sauktas sporta un ģimeņu centras vadītāju. Tika arī speciāli tam izveidot konkursu komisiju, kurā deputāti nepiedalījās, bet komisiju vadīja izpildirektori. Un attiecīgi tad arī došu vārdu izpildirektorei ar ziņojumu par konkursu rezultātiem. Uzreiz pateikšu arī, ka deputātiem bija iespēja arī attālinātā formātā tikties ar šo te pretendentu, kas ir izvirzīts apstiprināšanai, tika uzdot jautājumu, bet šodien viņš tika kavēts, nebija viņam iespējams piedalīties domas sēdē, tāpēc tad arī izpildirektori pastāstīs īsi par konkursu un par to, cik pretendenti bija, un arī tad iepazīstinās nedaudz klausītājs, skatītājs ar potenciālo pretendentu. Lūdzu, Ines Odiņa-Laizāne. Labdien, visi! Tātad mums sludinājumā noteiktajā termiņā, jūlija sākumā līdz 11. jūlijam, uz šo sporta un ģimeņu centra vadītāju amatu iesniedza 5 kandidāti. Atlases procedūrā, dokumentu pārbaudas procedūrā, tātad atlases etapā mums palika uz pirmo kārtu 3 pretendenti. Komisija vērtēja pretendentu iesniegtos dokumentus, kā arī redzējumu, izglītību un pieredzi. Un uz otro kārtu visvairāk punktus, tātad, kas tikai viens kandidāts saņēma tik daudz punktus, lai startētu otrajā kārtā. Un otrā kārta bija intervija. Intervija notika. Ar intervijas laikā komisija pārliecinājās, ka kandidāts ir pietiekoši nopietns. Viņš arī lūdza laiku iepazīties gan ar kolektīvu, gan ar sporta centra pārziņā esošo, teiksim, būvēm un ēkām. Un gala rezultātā mēs esam nonākuši pie viena kandidāta, ko komisija virza apstiprināšanai domē. Kandidāts ir ar doktora grādu sporta pedagoģijā, viņam ir sporta izglītība un liela pieredze. Arī Latvijas Olimpiskās komitejas sastāvā viņš veic sporta spēļu organizēšanu atsevišķā sporta veidā, kas ir handbols. Un pretendentam ir daudz zinātnisko publikāciju. Arī pēc pārunām mēs atlases komisijā deva tādus virzienus, ko mēs vēlamies sasniegt arī sporta centrā. Un kandidāts bija gatavs, jā, ka viņš ir to spējīgs darīt, viņš ir arī gatavs piedalīties. Un uz ārkārtas sēdi šis jautājums ir tāpēc, ka mums ir augstās sporta spēles novada, kurās viņš arī bija gatavs piedalīties un organizēt. Tā, vārds ir Renārs Līcis, un atlases komisijas lūgums ir akceptēt, jeb apstiprināt šo kandidātu iecelšanai sporta un ģimeņu centra vadītāja amatā. Ja ir vēl kādi jautājumi, es varu sīkāk kaut ko pastāstīt, bet tas tā lielos vilcienos ir viss. Paldies! Es uzreiz arī sniegšu komentāru par to, ka, lai arī uzvārds sakrīt ar manu uzvārdu, mums nav absolūti nekādas radniecības, vismaz zināmas, un neesam arī nereizi tikušies dzīvē klātienē. Jā, mums notika iztaujāšana, protams, ka ir tikai darbā var pārbaudīt, kādas ir iespējas sastrādāties, un vai tiešām viss tas, ko mēs visas tās ekspektācijas, kādas mums ir, ko mēs sagaidām no vadītājiem, mūsu iestāžu, proti par iesaistīšanos
ne tikai tiešajā darbā, bet arī visos ārpus darba pasākumos, notikumos, lai būtu laba sasaiste starp visām iestādēm, starp sportu, kultūru, skolām, izglītību un tā tālāk. Tā kā uz to mēs visu sagaidām, arī uz kādiem jauninājumiem mūsu nodā, uz jaunām iniciatīvām, uz jauniem priekšlikumiem, kā arī iepriekš runājām, protams, par to, ka varētu šeit veidot sporta skolu ar atsevišķiem sporta veidiem. Tā kā daudz ļoti uzdevumi. Protams, ka ne zinātniskie grādi ir tie, kas rāda faktisko enerģiju, sparu, darba sparu un tā tālāk. Bet, nu, ja komisija ir izvirzījusi, nu, es domāju, ka deputātiem būtu jāapstiprina. Protams, ka ir arī pārbaudas laiks, un kur laikā tad arī ir jāvērtē šie visi kritēriji. Un jā, varbūt vēl kāds grib izteikties. Ja ne, tad, kolēģi, lūdzu balsošanas sistēmā tad nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, iecelt Renāru Līci par pašvaldības iestādes Saukras sporta un ģimeņu centras vadītāju no šī gada 19. augusta. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 10, pret nav, atturās 1, līdz ar to lēmums ir apstiprināts. Apsveicu Renāru Līci ar jauno amatu. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Saukras novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabala daļas stacijas ielā Saukrastos nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad bija mums nomas tiesību izsoli par to, ka 18 kvadrātmetrus staciju un Rīgas ielas krustojumā šajā te stūrī blakus ietver, tad varētu notikt svaigu zivju tirdzniecība, kuras tepat mūsu Rīgas jūras līcī tiek zvejotas, un izsolē arī tad ir uzvarējis un ir sagatavots lēmuma projekts slēgt līgumu ar mūsu pašu Saukras pagasta zvejnieku saimniecību Silzviedri. Un attiecīgā nomas maksa ir izsolē, kur tad tā mums parādās, par gadu bija nomas maksa. 380 eiro. 380 eiro gadā. Tā bija arī ar pievienotās vērtības nodokli jau, vai tas ir bez nodokļa? Bez pievienotās vērtības nodokļa. Jā. Tā tad atliek tikai cerēt, lai būtu šīs zivis, lai būtu arī pircēji, un būtu brīnišķīgi, protams, ja ikdienā būtu pieejams tepat blakus jūrā zvejot svaigās zivis. Tad lūdzu, kolēģi, nobalsot par rezultātu apstiprināšanu. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 11, pret atturās nav, tātad izsoles rezultāti ir apstiprināti. Un kā noslēdzošais jautājums ir par piedalīšanos nekustamā īpašuma kāpu ielā 2 izsolē. Es sākumā tad izstāstīšu nedaudz par šo te faktu un notikumu, un tālāk jau tad sēdes slēgtajā daļā tad izdiskutēsim par iespējamo summu, ar kādu mēs būtu gatavi piedalīties. Tātad kāpu ielas 2 zemes gabals atrodas tieši blakus mūsu pašvaldības zemes gabalam pie Baltās kāpas, tātad, kas ir tieši centrālā izeja uz Balto kāpu, kur ir šis te ezītis sēž, un
sagaida visus viesus turpat blakus kreisajā pusē šis zemes gabals starp stāvlaukumu un starp inčupi, tā varētu teikt, jā. Zemes gabals atrodas aizsargājumā teritorijā, tā ir krasta kāpa aizsargjosla, kurā nekāda būvniecība bez detālu plānojuma izstrādes nav iespējama. Pie tam arī šis nav apbūves zemes gabals, tā ir dabas pamatne. Attiecīgi tad arī šeit uz zemes gabala robežu savu Katrīnas liepas, tā saucamās, kurām ir dižkoku status. Tātad likums nosaka, ka dižkokiem aizsargjosla ir 10 metrus no vainaga ārējās projekcijas. Tas nozīmē faktiski, ka viss šis zemes gabals atrodas aizsargjoslā šo te koku. Par to arī ir, manuprāt, kaut kur atzinums. Tā kā zemes gabals ir ar ļoti ierobežotām izmantošanas iespējām, savukārt, tīri pašvaldība varētu, protams, ka sakop šo zemes gabalu, kā līdzīgi kā kopja visu šo parka teritoriju, un mēs pat esam noteikuši arī īpašas ierobežojumus šī Baltās kāpas teritorijā tieši šajā izejā uz jūru, kad pārvietoties tikai par celiņiem, organizētiem un tam līdzīgi. Tā kā pietiekoši tāds publiski pieejams, būtu zemes gabals šeit veidojams bez kādām apbūves iespējām. Līdz ar to ir grūti saprast, kas varētu būt tie pārējie pretendenti, kas šeit sagaida kādu iegādājas šo privātu īpašumā, un kāpēc tas zemes gabals uzreiz nenonāca pašvaldības īpašumā, bet, acīm redzot, mantinieki nepieteicās uz mantojumu, un attiecīgi tad tiesa izpildītājs nodeva šo zemes gabalu izsolē. Tā arī būtu šī te publiskā informācija, un tālāk jau tad es aicināšu tad šo te tiešraidi pārtraukt, lai mēs varam tad sēdes slēgtajā daļā tad vienoties par to, vai pašvaldība vispār piedalās šajā izsolē un kāda varētu būt šī te summa. Vai ir vēl kas publiski, kas būtu sakāms, lai iedzīvotājiem? Paldies, kolēģi, tad lūdzu tad sēdes vadītāju tad nodrošināt, ka šī tiešraide mūsu sociālos tīklos tiek pārtraukta.